Mēs izbeidzam tieši par uztveršanas tehniku, ar kuru mēs saglabājam kadriņu, kameras objektīvi. Tagad, kā mēs dabūsim kadriņu, ar ko mēs šodien paspēlēsimies. Cik mums runa šodien ir tieši par fotografiju, portrēta fotografiju izbraukumu, kas ir kauza fotografija, kas ir varbūt love story. Mums ir uzdevums, lai dabūtu bildi tikai ar tām gaismām, ko reāli var paņemt līdzi maza somiņā. Protams, mūsu sortimentā ir ļoti daudz, neticami daudz gaismu, lielu prožektoru, gan garu trūbu, gan monobloki, gan LED paneļi, da jebkas. Bet tas nav tik viegli ņemams līdzi. Un šodien jau skanēja varianti, ka mājās ir daudz tehnikas, un man ir draugi videooperatori, kuriem tieši gandrīz tā kā viena istabā dzīvoklī ir noliktava, kur stāv būtiski somas ar lieliem prožektoriem, softboxiem. Tāpēc viss, par ko mēs šodien runāsim par gaismām, tas būs tik tālu kompakts. Portatīvas gaismiņas ar Type-C lādēšanu. Šodien visas lampas mums būs portatīvas, lai strādā bez tīkla. Tā lampa gan pati pa sevi ir kompakta un aprikota ar magnetiņiem, lai kaut ko pielikt, gan nāk ar statīviņu. Kāpēc es uz šo uzsveru? Jo, piemēram, ar statīviņu mēs varam vienlaika ņemt kameru rokas, bildēt un gaismot gan ar pliku lampiņu. Es samazināšu intensivitāti, lai nebūtu bail pagriezt jūsu virzienā, gan uzlikt šūniņas un tad dabūt sašaurinātu staru uz konkrēti kaut kādu objektu, gan pielikt izklēdētāju, jeb tā lampiņa, ar kuru normāli var bildēt kaut kādus pasākumos vai tepat var mēģināt, gan mums būs citas gaismas kaut kādu tumšajā stūrī, ja cenšos nepagriezt cita virziena. Un tas gaismiņas nāk divos variantos, vai nu bicolor, kas man ir rokas, gan pilna krāsā RGB priekškrāsainas fotogrāfijas. USB Type-C tagad tas ir moderns variants, kā to palaist. Eksistē līdzīgi varianti no Godox, bet tur nebūs tik feins magnetisks stiprinājums. Eksistē citi eksemplāri, varianti no citiem ražotājiem. Vienkārši Amarants tas ir viens no tādiem ražotājiem, kurš piedāvā vislabāku kvalitāti joprojām pa pieejamam cenam. Viņi tādi ne iPhones, bet varbūt Samsungs apgaismojuma pasaulē. Gan es nevaru noteikt, kas būtu tad iPhones apgaismojuma pasaulē, bet diezgan jauki. Tā pati Amarāna ražotāja maza Ray gaismiņa. To, protams, vajag paskatīties kaut kur specifikācijas parasti varbūt tas pat rāda, uz pilnu jaudu ap stundu tā domāts, lai pietiktu. Šī ir 120 vatu lukturis, neticami kompakts. Viņam galvenā feature, kāpēc mēs tieši šodien ar to spēlēsimies, ka viņu ne tikai var palaist no tīkla vai no Type-C USB, bet tas var strādāt no bateriju bloka, kas ir atkal pašam ražotājiem oriģināls. Mums šodien būs uzdevums dabūt bildi ar spotlightu, kurš ļoti labi absorbē gaismu, jeb mēs pumpējam iekšā lielu jaudu, ārā mēs dabūjam vienkārši nofokusētu staru. Un mums vajadzēja dabūt vislielāku jaudu, ko var pieslēgt iekšā, lai tas darbojas uz baterijām un lai būtu kompakta, lai ārā naktu kaut kādā pietiekami manāmā gaismā. Rezultātā konkrēti šis izstrādājums, tas Amarants, pie 100%, tas ir tikai šādu gaišumu var dabūt cauri optiskam spotam. Ir lielāki optiskie spoti, tie ir spožāki, bet to nevar paņemt līdzi. Te mums, ja kas ir, kā izskatās barošanas blociņš un ar priekš iespējas to palaist no tīkla.
var atzīmēt, ka Amaran lukturi visi ir savienojumi caur Wi-Fi, caur aplikāciju. Tad, ja jums ir kaut kāds setups ar vairākiem lukturiem, lieliem vai maziem, var visu kontrolēt no viena planšetes vai viena telefona. Un šodien mums piedalīsies arī panelis no Amaran saimes. Šai gadījumā viņam pievienots softboxiņš, jeb tāds LED panelis, pilnkrāsa lukturis, kuru arī mēs palaižam no tā paša powerbanka. Tāpēc arī ir izvēlēts tieši šis panelis, kā mēs varam dabūt 60 vatu jaudu bez tikla. Priekš mīkstiem portretiem mēs bišķi paspēlēsimies ar šādu lukturiti. Kāpēc? Jo, es paņemšu rokas, pirmkārt, tas lukturis ir diezgan plans. Un, piemēram, kaut kur pāris lukturus var paņemt plakanā somā. Mums pašiem nomā ir tādi lielāki lukturi ar 200 vatu jaudu. Šeit mums ir kādi 70 vati, un šis ir RGB izstrādājums, kura var jebkuru krāsu dabūt. 2 lukturi varētu būt pilnīgi plakana soma. Pateicoties baltai virsmai, lukturis dod uzreiz mīksto apgaismojumu, un mēs to palaidīsim no V-mount baterijas, tāpēc mums nevajadzēs tīklu. Un atkal, pateicoties izkliedētājiem, mums nevajag softboxu, ja pats lukturis ir kā softbox. Mēs pamēģināsim, kā var izgaismot cilvēka portretu būtiski ar vienu pati lukturi bez nekāda softboxa. Atkal softbox, tas ir papildus mantiņa, kuru kaut kur ir jāņem līdzi. Mēs šodien bišķi paspēlēsimies ar LED stikiem, jo tās lietiņas ir atkal ļoti portatīvas, ļoti viegli ņemamas. Parādīšu, kā var to pielietot, gan turot rokas, gan no statīviem. Protams, tiem LED lukturi, tie zobeni eksistē arī diezgan palieli. Un mums pāris lukturi tur ir stūros, ko es ieslēgšu pēc brīža, un tad, izslēdzot gaismu, mums telpa būs feini dekorēta. Es bieži vien tieši tā izmantoju, kad ir kaut kāds pasākumiņš, būtiski 3-4 tādus zobenus uzmest stūros, un visa telpa ir krasainā, izgaismota. Pie tam tur jaudas ziņa būtu tie lukturi, kas mums stāvēs stūros, tur kādi 20%, lai ar to pilnīgi pietiek, lai izgaismot telpu, lai nebūtu kā balta diena. Kāpēc mēs tieši izmantosim mazus lukturišus? Jo atkal, lai paņem 4 šādus, tas diezgan tāda ietilpīga smaga soma, tikai bagāžnieka pārvadāšanai. Paņemot mazus zobenus, tie ir viegli, var ietilpst jebkurā normāla soma. Mēs šodien mēģināsim dabūt pāris bildes ar zipspuldžu gaismu, un mūsu rīcībā būs V-sērijas Godox zipspuldzes, kuras ir aprīkotas ar apaļo magnetisku turētāju, un visas tās zipspuldzes darbojas no liķiuma baterijām. Noņemams priekšējais elements, kuru var atnest bišķiņ maliņā un dabūt tādu, tā kā viņš var pieslēgt un dabūt fill-light no priekšas, kad pati pamata gaismā zipšņo uz augšu. Jo citam zipspuldzim nav priekšē elementu, ja jums gaismiņa pagriezta uz augšu, tad tikai vienīgais variants ir virsū uzlikt tādu aizmugurē lapiņu vai izkliedētāju, lai bišķiņi arī piegaismot uz priekšu. Tas visas Godox zipspuldzes darbojas no jaudīgām baterijām. Vienīgi MID 55 vatu versijā zibenēm darbojas no bišķiņ mazākā izmēra akumulatora. Kāpēc tieši V1 sērijas Godox zipspuldzes mums šodien ir uzmanības priekšā, jo Godoxam ir arī 86. sērija, kura ir ar liķiuma bateriju, ar attālinātu vadību, bet te mums ir krietni lielāka jauda, līdz pat 100 vatiem. Šeit mums ir magnetiskie stiprinājumi, kas ir ļoti ērti, jo daudz aksesuāri visādi
tur restē, atstarotāji, izkliedētāji ir. Un jo lielākā mums ir jauda, jo vairāk reizes mēs varam dabūt ārā mazos zipšņus. Jo parlādēt pilnīgi pēc pilna šaviena mums vajag 1,7 sekundes, bet ja mēs dosim mazākus zipšņus, mēs varam dabūt daudz vairāk kadrus. Visas zipspuldzes ir palaižamas no Godox X sērijas palaidējiem, ar kuriem mēs šodien spēlēsimies. Tie magnetiskie stiprinājumi un tieši daudz visādu aksesuāru. Un ārā, cerams, ka mēs ņemsim Godox lielas sērijas zipspuldze. Pati sērija sastāv no 200, 400 un 600 vatu. Mēs ņemsim 600 vatīgu zipeni līdzi. Atkal ar tādu patiem domu, ka kad zipspuldze ir uzlādēta uz 100%, ja mēs izšausim pilnu jaudu, mums vajadzēs to 1 sekundi, lai to pārlādēt. Tā 1,16 mēs varam dabūt 16 šavienus bez pārlādēšanas. Ja mums ir 1,8, mēs varam dabūt 8 impulsus un tikai pēc tam zipspuldze sāks lādēties. Visas zipenes Godoxam portatīvas aprīkotas ar jaudīgiem akumulatoriem, darbojas no tiem pašiem palaidējiem. Te mums ir standarts savienojums, kuriem ir ļoti daudz visādu softboxu. Godox ir aizņēmies stabilu vietu tieši portatīvu zipspuldžu tirgu. Kādus gadus atpakaļ viņi bija izspieduši Bowens, vienu no vecākiem ražotājiem ārā no pasaules tirgus un no ražošanas. Un tagad viņi ir tāds de facto iPhones tieši portatīvu zipspuldžu risinājumā. Gan Speedlight zipspuldzem, gan bezvādu risinājumiem, gan studijas zipspuldzem. Jeb ar šādiem izstrādājumiem var jebkurā vietā, viesunāmā, pasākumā vietā dabūt pilnvērtīgu studiju bez nekāda tīkla pilnīgi no akumulatora.